Nākamā lieta, kas ir ļoti svarīga, un to es kā ārsts un kā farmaceits redzu ļoti skaidri, ir cilvēks, ja viņš ir slims, viņam ir nepieciešams zāles, ir valsts kompensējumie medikamenti, un ir tādi, ko valsts kompensē par 100%, un tādi, ko tikai kompensē par 75 vai par 50%. Tas nozīmē, ka pacientam pašam ir līdzmaksājuma daļa. Un, diemžēl, Latvijas valstī zāļu reģistrācija ir notikusi tā, ka zāļu iepakojuma lielums nav piemērots ārstniecības kursa garumam. Un aptiekā drīkst arī iepakojumu sadalīt un blisteri pat ar šķērēm sagriezt. Un tā rezultātā, ka cilvēkiem nav naudas, cilvēks nopērk aptiekā nevis visu ārsta izrakstīto zāļu daudzumu, teiksim, nevis 100 tabletes, bet nopērk tikai 20, jo to naudiņu mazo viņš vēl to līdzmaksājuma daļu var atļauties izvilkt tūlīt no kabatas. Un viņš domā, ka tad, kad viņš šo būs izlietojis, viņš atlikušajiem atnāks vēlāk pakaļ. Bet viņš sāk šīs zāles lietot, viņam paliek labāk, uzlabojas labsajūta, un viņš atlikušajiem medikamentam ārsta izrakstītiem vispār neatnāk pakaļ. Un cilvēki neizārstējas līdz galam, viņi ļoti bieži viņu akūtās kaites kļūst par hroniskām un ārkārtīgi grūti ārstējošām, tādām, kas ļoti grūti ārstējamas, un šo lietu mainīt ir ārkārtīgi viegli. Visas valsts mērogā valsts kompensē pēdējo gados apmēram 80 miljonu latu, un pacientu līdzmaksājums visas valsts mērogā ir smieklīgi mazs 12 miljoni. Teiksim, uz Rīgu krīt puse 6 miljoni. To mēs pirmajā pusgadā izdarīsim. Un ir vēl tā attiecībā uz medikamentiem, kad nav jau tikai līdzmaksājums vien. Ļoti daudzām cilvēkiem vispār ir bailes vest to savu bērnu pie ārsta, jo ārsts izrakstīs medikamentu un viņš būs vispār jāpērk arī kaut vai daļēji. Tāpēc ir jābūt īpašām programmām, un tādas būs, kas ir vērstas taisni uz ģimeņu atbalstu, kurām ir bērni. Un ja cilvēks atnāks uz Rīgas domi un piestādīs to recepti, ka viņš šo medikamentu ir nopircis savam bērnam, Rīgas doma viņam to kompensēs. Tāpēc, kad mums ir ar visiem iespējamiem paņēmieniem un veidiem mums ir jāraida signāli jauniem cilvēkiem, ka viņi bērni ir gaidīti. Un kā mana mamma saka, es viņu tikko biju aizgājis slimnīca apraudzīt, un viņa to teica savām mazmeitām. Viņa teica, mazmeitiņas, jūs atceraties, bērni var būt tikai noteiktā vecumā. Un tad, kad tas laiks ir pagājis, tad tev ir cita finansiālā rocība, tikai bērnu tev vairāk nevar būt. Tāpēc ir ar visiem iespējamiem veidiem ir jādod sabiedrībai ziņa, jūsu bērni ir gaidīti.